Labrīt, dienas pirmā puse būs apmākusies, daudz viet ir gaidām nokrišņi, galvenokārt tas būs lietus, bet pēcpusdienā un vakarpusē Latgalē un Vidzemes austrumos ir gaidāms arī sniegs un slapjš sniegs. Tur iespējams izveidosies 3 līdz 5 cm bieza sniega kārta, līdz ar to arī brīdinājums par to, ka tur veidosies sniegs. Tāpat jārēķinās, ka uz autoceļa var veidoties aplidojums un snikšanas un nokrišņu laikā var būt arī slikta redzamība. Gan šobrīd, gan arī dienā vēsāks laiks saglabāsies Latgalē, dienā gaisa temperatūra ap 0, nedaudz virs 0. Siltāks būs Kurzemes un arī Vidzemes piekrastē, kur dienā gaisa temperatūra sasniegs 7–9 grādus Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā no 3 līdz 6 grādiem. Bet pēcpusdienā galvenokārt Kurzemē debesis arī skaidrosies un starp mākoņiem izlauzīsies arī kāds saules stars. Rīgā rīts apmācies un dienas pirmajā pusē ik pa brīdim ir gaidāms arī lietus, bet pēcpusdienā un vakarpusē nokrišņi mitēsies un arī debesis pakāpeniski skaidrosies. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 3 grādi, dienā līdz 5–6. Pareizlaiks 7:33.